Nu, ko nākamā loterijas biļete nopirkt, šoreiz Starbucks. Tie, kas skatījās iepriekšējos šortus, droši vien redzēja, kad izspieda visu eļļu, gan arī no kartera caur ģeneratoru, caur vakuum sūkni. Saprot, kur tā problēma, tam magnetīm ar Eliju sūdam. Viņam visticamāk nav iebūvēts šeit sprostgadzens tam blīvslēgam. Un tur konstruktīvi tāda lieta, ka starp gultni un šo blīvslēgu ir tukša telpa, kurā fiziski tas blīvslēgs var pakustēties, un tajā brīdī, ka viņi paspiež uz iekšpusi, protams, visa eļļa taisnā solī dodās ģeneratoru iekšpusē. Šos ģenerators nevar nopirkt ne no Bosch, piemēram, neko, jo viņš primāri ir Japāņu ģenerators, Isuzu motors, un viņam vai no Hitachi vai tur Denso, bet viņam nekad nebūs Bosch, jo Bosch tādam neražoja nekādu ģeneratoru. Un arī pa Hella es teikšu tā, ka es neticu, ka Hella viņu ražo, jo Hella nekad nav ražojis ģenerators, cik es zinu. Man, piemēram, viens tāds izjaukts ir, ķipa rakstīts Hella, bet es neticu, ka viņš ir kāda vispār saistība Hella. Un izskatās, ka šim, piemēram, tur nav paredzēts arī blīvslēgam šis sprostgadzens, tur nav vienkārši vietas tās gropītas. Bet runājot par šito Starbucks, es godīgi sakot, esmu patīkami pārsteigts. Es par viņu iepriekš biju sliktās domās, jo man pēc mēneša vienam izjuka gultnis. Bet par kvalitāti es varbūt druskas pārsteigts pat patīkami, jo es paskatījos pēc SSD datiem, ka šitam ģeneratoram ir apmēram 100 000. Un es nezinu, vai to tā varēs fokusā redzēt vai nevarēs. Bet viņam izdiluma nav absolūti vispār uz tiem gradzeniem. Un arī gultņi ir diezgan sakarīgā stāvoklī vēl. Nav tāda nekāda atsevišķa trokšņa. Jā, ir kasjaks, kāpēc es viņu nevaru saremontēt. Un uzlikt uz auto ir izdilusi šī vieta, ka piespiežās blīvslēgs. Tur ir diezgan liels gropis. Acīm redzot, metāls ir pārāk mīksts. Kas, piemēram, it kā nav tai Hellai, viņa ir izdiluši šie te kontagradzeni, bet šī vieta ir stipri labākās kā tā. Bet jāsaka, nu tā, priekš tā lētā galīt kā ir diezgan ok. Ogles pat pastieties gan arī jaunas. Jā, izsprāguši diodas, bet tās diodas visticamāk no piepīpēšanas, tā kā, nu, tīnums ar tās diezgan sakarīgs. Nu, es tiešām patīkam pārsteigts esmu, jā, es biju sliktākās domās.